Mīļie, man ir patiesas prieks jūs atkal uzrunāt un nodot eņģeļu vēstījumus nedēļai no jauno 27. janvāra līdz 2. februārim ieskaitot. Šonedēļ mēs ieejam pilnīgi jaunā enerģiju vilnī, ko ietekmē gan astroloģiskie notikumi, gan eņģeļu gaismas vadība. Saule mūs aicina uz oriģinalitāti, drosmīgu ideju realizēšanu un sabiedriskumu. Šis ir laiks, kad mēs tiekam mudināti domāt ārpus ierastajiem rāmjiem un pievērsties jaunām iespējām, gan personīgajā, mājas dzīvē, gan profesionālajā dzīvē, gan karjerā, it visās sfērās, kas mūs skar. Vienlaikus mēnesis vēsta par emocionālu dziļumu un iekšēju līdzsvaru. Nedēļas sākumā mēnesis mudina mūs vairāk koncentrēties tieši uz stabilitāti, kā arī uz materiālo drošību. Savukārt jau tuvāk nedēļas beigām mēnestiņš mūs rosina rūpēties par ģimeni, mājām un savstarpējo emocionālo saikni. Šīs pārmaiņas var būt lieliska iespēja atrisināt tādas ilgstošas, stagnējošas, problemātiskas situācijas, un arī pievērsties tām jomām, kur nepieciešama dziedināšana un harmonija. Eņģeļi šajā nedēļā īpaši akcentē mūsu spēju atrast līdzsvaru starp loģisko domāšanu un intuīciju. Šī ir nedēļa, kad mēs, visas sievietes, tiekam aicinātas pievērsties savām vērtībām, savam iekšējam mieram un atvērtībai jaunām iespējām. Jā, eņģeļu teju vienmēr runā par mieru, un tas tik tiešām mums visām ir tik ļoti vajadzīgs šajā diezgan sarežģītajā laikā. Kā celt enerģijas vibrācijas šajā nedēļā? Mīļās, šonedēļ eņģelis Lelahels nāk pie jums ar īpašu vēstījumu. Jūsu gaisma, jūsu iekšējā gaisma ir jūsu spēks. Eņģelis runā par dziedināšanu un par gaismu un aicina pacelt savas vibrācijas, atjaunot iekšējo harmoniju un kļūt par iedvesmu savotu sev un citiem. Lai šajā nedēļā vairotu savu enerģiju, es ieteiktu sākt ar pavisam vienkāršu, bet ar ļoti spēcīgu ikdienas rituālu. No rīta uzreiz pēc pamošanās velti pāris minūtes klusumam un elpošanai. Jā, mēs visi no rīta tik un tā elpojam, bet šeit es domāju tieši apzinātu elpošanu. Pārdomājiet šo lūkšanu vai mantru, jūs to varētu izmantot arī no rīta pēc pamošanās. Mēs varētu uzrunāt eņģeli. Lelahel, dziedināšanas eņģeli, palīdz man vairot gaismu sevī un izsterot to pasaulē. Es esmu piepildīta ar dievišķo mīlestību, mieru un pozitīvu enerģiju. Kamēr skatāt šo mantru vai lūkšanu, vienalga, kā mēs to saucam, iedomājies, kā zeltaina gaisma no debesīm plūst tavā virzienā, piepildot tavu sirdi un ķermeni ar siltumu un spēku. Lelahels iesaka šonedēļ koncentrēties uz tiem ieradumiem un tām aktivitātēm, kas palīdz vairot jūsu iekšējo gaismu. Tas, starp citu, var būt laiks dabā, meditācija, mūzika, kāda radoša izpausme, pat mazas nieciņa pozitīvas izmaiņas ikdienas dienā, piemēram, no rīta izvēlēties kaut ko veselīgu vai nebrauciet šodien ar liftu, bet ejiet pa kāpnēm ar kājām, spēj pacelt jūs enerģiju jaunā līmenī. Mazajām lietiņām ir ļoti liela nozīme. Vēl viens veids, kā vairot un celt savas vibrācijas, ir praktizēt pateicību. Katru vakaru pieraksti 3 lietas, par kurām tu esi pateicīga par šo dienu, un padomā par tām un nosūti visumam lielo paldies. Tas palīdzēs ne tikai tev vairot pozitīvo enerģiju, bet arī pārveidot jūsu skatījumu uz dzīvi, jo mums visām reizēm gribas ir tīpaši šajā laikā ieslīgt tādā depresijā, viss ir tik nervos apkārt, bet ļauj sev koncentrēties uz labo, uz pozitīvo
jo kaut ko labu vienmēr var atrast, ja vien mēs paši esam atvērti, lai to saskatītu. Lelahels arī atgādina par enerģētisko robežu sargāšanu. Izvairies vienkārši no toksiskām situācijām vai cilvēkiem, kas izsūta spēku, paliec kā citrons. Nevajag. Tā vietā ieskauj sevi ar tiem cilvēkiem, kas tevi ceļ un iedvesmo. Ja te nav cilvēki, ieslēdz kādu YouTube kanālu vai kādu video un noskaties kaut ko, kas tevi patiesi padara mierīgāku un priecīgāku. Atceries, ka tava gaisma ir dziedinoša un citus iedvesmojoša. Eņģelis palīdzēs tev atklāt un vairot šo gaismu, lai tu varētu justies spēcīgi un piepildīti visā, ko tu šonedēļ dari. Kā pieņemt lēmumus sarežģītā situācijā, ja tāda šonedēļ tomēr tev ir jārisina? Un te mums talkā nāk Elemijahs un sniedz savu vēstījumu. Jo, kad dzīve nostāda mūs sarežģītas izvēles priekšā, šis eņģelis vienmēr parādās kā tāds gaismas stars tumsā, kas izgaismo ceļu caur neskaidrību, caur sarežģītām situācijām. Viņš aicina atcerēties, ka katra situācija, lai cik izaicinoša vai pat iznīcinoša tā šķistu, ir iespēja sākt no jauna, ar lielāku gudrību un spēku. Eņģelis māca, ka atbild uz visiem sarežģītiem un grūtiem jautājumiem vienmēr ir tavā sirdī, un eņģeļu vadība arī ir klātesoša, lai palīdzētu mums saklausīt tieši sevi. Atbilde nav ārpusē, atbilde ir mūsos. Lēmumu pieņemšana grūtos apstākļos bieži vien ir saistīta ar šaubām un bailēm, taču šis eņģelis mums atgādina, ka miers ir pirmais solis uz jebkuru lēmumu pieņemšanu. Jā, prāts ir pārpildīts ar dažādiem negatīviem scenārijiem, ko tu pati esi uzģenerējusi. Viņš mudina tevi apstāties, ieelpot, pasēdēt klusumā, aizvērt acis un lūgt, mīļais eņģeli, vadi mani cauri šim brīdim, palīdzi man saredzēt skaidru ceļu un pieņemt lēmumu, kas ir harmonijā ar manu dvēseli. Tava intuīcija, tā ir klusa straumīta, un eņģelis palīdz to sadzirdēt. Ļauj sev atslābināties un uzticēties. Risinājums var parādīties vienkārši tā, kā zibens no skaidrām debesīm pats no sevis. Piedāvām nevienmēr loģiskā secībā, bet kā sajūta, jā, tas, ko es tagad daru, ir pareizi. Un šis eņģelis atgādina jebkura izvēle, kas nāk no patiesas vēlmes pēc miera un līdzsvara galu galā aizved mūs uz pareizo ceļu, uz pareizo vietu, pie pareizajiem cilvēkiem, pie pareizajiem risinājumiem. Un eņģelis vēlas, grūti teikt vēlas, drīzāk viņš grib, lai jūs atcerētos. Ja lēmums šķiet biedējošs, tas bieži vien nozīmē, ka tas nes sevi izaugsmi. Eņģelis dāvā drosmes spērt soli uz priekšu, pat tad, ja tu nezini, kad būs tavs nākamais solis. Viņa vēstījums ir absolūti skaidrs, uzticies savai iekšējai vadībai un nebaidies no jebkura jauna sākuma, no jaunas enerģijas, no jaunām izmaiņām. Ja? Tātad sarežģītā situācijā ieklausies un spēr soli. Tas ir ļoti svarīgi. Kam pievērst uzmanību attiecībās šajā nedēļā? Ahaiehs, intuīcijas un patvēruma eņģelis šodien vērš tavu uzmanību uz attiecību dziļākajiem aspektiem. Uz tiem, kas bieži vien paliek nepamanīti, bet veido tieši šīs emocionālās saiknes pamatus. Viņš aicina tevi ieklausīties ne tikai vārdos, bet arī lasīt starp rindiņām. Lasīt to, nolasīt to, ko cilvēki parasti nepasaka skaļi, bet ko pauž viņu enerģija, uzvedība un skatieni. Intuīcija šonedēļ būs tavs labākais padomdevējs attiecībās. Eņģelis īsaka pievērst uzmanību
tām, kā jūs emocionāli jūtaties attiecībās, vai tās jums sniedz drošības un patvērumu sajūtu. Viņš atgādina, ka īstām attiecībām nevajadzētu būt spēles laukumam vai sacensību rinkam. Tā ir vieta, kur tev būtu jājūtas pieņemtai, mīlētai un novērtētai. Ja gadījumā rodas neizrunāti konflikti vai kādas domstarpības vai neskaidrības, šis ir laiks, lai tos risinātu tādā veidā, ka tos mēs neatliekam. Mēs meklējam mieru un līdzjūtību, un mēs tos risinām. Lai attiecības šonadēļ uzplauktu, eņģelis mudina būt klātesošai un patiesi ieklausīties savā partnerī, patiesi ieklausīties savos bērnos vai vecākos, ļaujies sarunām bez aizspriedumiem un ar atvērtu sirdi, jo tieši šādos brīžos tiek radīta patiesa tuvība, nepārmet, neieslēdz dzāģi. Un atļaujies reizēm vienkārši pieskarties pie rokas, vienkārši apskaut, apliecini, ka tu esi blakus. Un ar to vien bieži vien pietiek, lai attiecībās rastos un attīstītos daudz dziļāka harmonija un daudz lielāka tuvības sajūta. Eņģelis arī norāda uz jūsu īpašo emocionālo līdzsvaru, ko jūs varat sniegt saviem tuvākajiem. Jūs varat šonedēļ būt īsts miera drošības avots. Eņģelis vēlas, lai tu apzinātos, kā sakārtojot un paaugstinot savas iekšējās vibrācijas, tu radīsi arī mieru savās attiecībās. Un eņģelis tev atgādina, ka tu jau intuitīvi jūti, ka tava sirds tev vienmēr rāda pareizo ceļu, tu vari tai uzticēties. Un intuīcija, līdzjūtība un drošības sajūtas radīšana ir galvenie atslēgvārdi šonadēļ attiecībās. Kā šonadēļ rīkoties, ja ir jāsakārto finanšu un darba jautājumi? Un šeit mums padomas sniedz eņģelis Mebahels, taisnīguma un līdzsvara eņģelis. Viņš, starp citu, nes mieru un skaidrību dažādās situācijās, kuras šķiet nesakārtotas, kurās valda juceklis, un arī tajās situācijās, kad tu jūties vienkārši apmaldījusies. Eņģeļa enerģija koncentrējas uz taisnīgumu atjaunošanu, rīcību saskaņā ar vērtībām un iekšējā līdzsvara atrašanu, uz tiem aspektiem, kas šķiet svarīgi sakārtojot tieši finanšu un darbu jautājumus. Šonedēļ eņģelis mudina jūs pievērsties ļoti godīgai un objektīvai sava stāvokļa izvērtēšanai. Padomā, vai tavi ienākumi un izdevumi ir līdzsvaroti, vai finanšu plūsma ir līdzsvarota, vai tu ļaujies impulsīviem pirkumiem nopirkt lietas, kas tev galīgi nav vajadzīgas. Šonedēļ ir laiks padomāt, vai tavi pirkumi tiešām ir tas, ko tev vajag. Vai tavs darbs ir saskaņā ar tavām vērtībām, vai tomēr tas rada tādu nepārtrauktu spriedzi un disharmoniju. Eņģelis aicina tevi būt godīgai pret sevi un pieņemt tos lēmumus, kas atrisinās ne tikai tādas tūlītējas ātrās problēmas, kas iznirst ikdienā, bet arī tās problēmas, kas ir saistītas ar tavu ilgtermiņa stabilitāti. Eņģelis, starp citu, atgādina, ka taisnīguma princips arī attiecās uz to, kā tu pati pret sevi izturies. Vai tu vispār adekvāti novērtē savu ieguldījumu? Varbūt tu jūties nesadzirdēti darba vidē, varbūt tu jūties nepietiekami atalgoti savā darbā. Šīs ir laiks, lai tu varētu cieņpilni pārunāt savas vajadzības ar tiem cilvēkiem, kas šo situāciju varētu ietekmēt. Ja tev ir tendence pārstrādāties, eņģelis mudina tev uzdot sev jautājumu. Vai es piešķiru sev tikpat lielu vērtību, kādu piešķiru saviem pienākumiem un citiem cilvēkiem? Eņģelis arī mudina nenest darbu uz mājām. Viņš arī vērš tavu uzmanību uz ļoti tādiem praktiskiem aspektiem.
sakārtot dokumentus, pārskatīt līgumus un rūpīgi apsvērt savas finansiālās saistības. Starp citu, tas pats attiecās gan uz kredītiem, gan pārliecināties, ka tiešām darba devējs maksā nodokļus. Pirms tu pieņem jau kādus svarīgus lēmumus, arī tad, kad tu stājies darba attiecībās, tu paskaties šonadēļ, vai ir parakstīts līgums, vai viss ir sakārtots tieši tā, kā to nosaka likums. Ja? Jo eņģelis mums palīdz un arī aicina izvairīties no kļūdām, protams, nosacījumu, ka mēs esam pacietīgi un paši uzmanīgi. Eņģelis arī vēlas, lai tu zinātu, ka līdzsvars starp domāšanu un saņemšanu ir panākuma atslēga gan darbā, gan finanšu jomā. Ar viņa palīdzību tu vari ne tikai atjaunot šonadēļ kārtību, bet arī radīt tādu nopietnu, stabilu pamatu nākotnes izaugsmē, lai tu vienkārši zini, kā saplānot, kā izdarīt. Galvenais, kā teica, visu pārbaudīt, vai līguma atbilst un vai tu pats sevi novērtē. Kā šonadēļ rīkoties, ja nu ir gadījies kāds konflikts, vai arī, ja ir jāuzlabo attiecības. Nu, un kad attiecībās rodas nesaskaņas vai konflikti, Rahaels, cietināšanas un līdzjūtības eņģelis piedāvā savu mierpilno klātbūtni, lai tu varētu atjaunot harmoniju un mīlestību. Eņģelis tevi aicina uz empātiju, piedošanu, maigu pieeju, kas palīdz risināt dažādas problēmas, jo tieši mierīgā pieeja ļauj konfliktu nevis padziļināt, bet atrisināt. Eņģelis uzsver, ka pat dziļākie konflikti var kļūt par tiltu uz otru cilvēku sirdi, ja tos risina tieši no miera un sapratnes pozīcijas. Un, lai tu varētu atrisināt konfliktu, viņš aicina tev pašā priekš sevis uzdot pavisam skaidru jautājumu, kā es patiesi jūtos šajā situācijā, kas manī izraisa šīs emocijas. Eņģelis aicina izprast savas jūtas, pirms tu sāc runāt ar otru cilvēku, jo, ja tu pati nezini, kā tu jūties šajā situācijā vai nespēj definēt, kas tieši izraisa pretreakciju pret šo cilvēku, rezultāti nebūs, konflikts netiks atrisināts. Tev jātiek skaidrībā pašai ar savām jūtām, ar savām emocijām, jo tikai tas tev palīdzēs komunicēt veselīgā veidā, bez aizvainojumiem, bez pārmetumiem, bez pārmērīgām emocijām. Tātad, ja tev ir iekšējā skaidrība, tad tu spēj atrisināt jebkuru konfliktu. Un tad, kad tu esi gatava spērt pirmo soli konflikta risināšanā, eņģelis aicina tev pieiet šim risinājumam ar līdzjūtību. Uzklaus otru pusi ar patiesu vēlmi saprast viņa skatījumu, nevis centies uzreiz aizsardzības pozīcijās nostāties un uzreiz sākt atspēkot. Eņģelis atgādina, ka dziedinoša komunikācija sākas ar sirsnīgu klausīšanu. Un iespējams, ka tev no sākuma nemaz nepatiks, ko tev saka, bet paklausies. Tu vari izteikt savas jūtas, sakot ar tādiem vārdiem, kā piemēram, es gribētu runāt par to, ka šī situācija man ietekmē, bet es gribu dzirdēt arī tavu skatījumu. Šāds pieejas un komunikācijas stils palīdz veidot atvērtību un uzticību. Eņģelis, starp citu, arī atgādina par piedošanas spēku, ne tikai otram, bet arī sev. Atbrīvošanās no aizvainojuma sajūtas arī ir ļoti svarīga. Tā palīdz ne tikai atrisināt konfliktu, bet arī radīt vietu jaunai enerģijai un dziedināšanai attiecībās. Piedošana ir spēka izpausme, nevis vājuma pazīme. Šonadēļ eņģelis tevi grib vest uz izpratni, kā līdzjūtība, empātija un atklāta komunikācija ir ceļš uz harmoniju. Viņš dāvā tev spēju redzēt attiecības dziļākā līmenī un ar savu klātbūtni atgādina, ka mīlestība ir dziedinošākā enerģija, kā tu vispār pastāv, un tā vienmēr spēj atrast ceļu.
Kā atrast mieru un skaidrību ikvienā situācijā šajā nedēļā? Nu redz, kā jau mums viss sola, ka dzīve ir haotiska šajā periodā, ir jauna enerģijas viļņi, un arī mūsu prāts noteikti ir pilns ar neskaidrām domām. Hāmijahs, rituālu un iekšējā miera eņģelis aicina mūs apstāties un atgriezties pie sava kodola, pie savas būtības. Viņa vēstījums ir pavisam vienkāršs un skaidrs. Miers un skaidrība vienmēr ir sasniedzami, ja mēs atrodam veidu, kā savienoties ar savu dvēseli un tās dabisko harmoniju, jo dvēsele pēc būtības ir harmoniska. Eņģelis iedrošina šonedēļ tev ieviest ikdienas rituāls, kas palīdzēs tev strukturēt prātu un arī nomierināt satraukto sirdi. Es domāju, ka šie rituāli nav sarežģīti vai laikietilpīgi, bet to spēks ir konsekvencē. Jā, es to šonedēļ daru katru dienu. Piemēram, no rīta, kad mēs ceļam vibrācijas, mēs arī varam veltīt vēl dažas minūtes klusumam, aizvērt acis un noskaitīt mantru, lūkšanu. Un piesaukt arī eņģeli Hāmijahu, miera eņģeli, atbrīvo mani no trauksmes un ļauj saskatīt patiesību. Es esmu mierā ar sevi un pasauli ap mani. Ļoti vienkārša mantriņa. Jūs to varat pat sabiedriskajā transportā sēžot, skaitīt uz darbu, sēžot mašīnā, sastrēgumā, sēžot kafēnīcā, ēdot pusdienas. Mantra nevienmēr jau nav jāskandina skaļi, jūs to varat teikt paši pie sevis savā prātā atkārtot. Šis pavisam super vienkāršais vingrinājums palīdzēs tev noregulēt iekšējo enerģiju un radīt pamatu tādai mierīgai un skaidrai dienai. Ja vakar solās būt satraukts, arī vēlreiz mēs varam atkārtot šo mantru. Tātad es esmu mierā ar sevi un ar pasauli ap mani. Super! Starp citu, eņģelis arī aicina pievērst uzmanību apkārtējai videi, tās harmonizācijai. Svarīgi ir savā mājā un darbā šonedēļ izveidot tādu vidi, lai jūs justos droši un mierīgi, lai šie divi svarīgie punkti būtu jūsu patvēruma punkti. Es saprotu, ka nevienmēr darba vietā to ir iespējams sasniegt, bet var pamēģināt mājās. Var izmantot sveces, smārškociņus, var likt kristālus, izdekorēt māju, izmantot ametistu, kas palīdz radīt mierpilnu atmosfēru un vairot un līdzsvarot arī tavu enerģiju. Dari visu, lai šobrīd tava māja būtu tavs patvērums. Gribās pasēdēt zem plediņa, pasēdi zem plediņa, gribās palasīt grāmatu, palasi grāmatu, bet to, kas tevī rada šo mieru. Ja tu gadījumā nonāc situācijā, kur valda reāla spriedze, eņģelis atgādina, nekad nesteidzies ar rīcību. 5 reizes izelpo un tikai tad dari kaut ko, kaut kādu soli spēr, jo tev ir ļoti svarīgi izjust šo iekšējo līdzsvaru. Viņš pat mudina reizēm paspērt solīti vai pussolīti atpakaļ, dziļi ieelpot un uzdot sev jautājumu, kas tad šajā situācijā ir būtiski. Vienkārši šāda pieeja palīdzēs tev pieņemt lēnus, bet pārdomātus un vērtīgus lēmumus, nevis sasteigtus, kurus pēc tam nāksies nožēlot. Un eņģelis vēlas, lai tu apzinātos un sajustu, ka miers sākas ar apzinātību un klātbūtni. Kad tu ļauj sev sakārtot prātu un atgriezties pie vienkāršības, skaidrība atnāk pati, nesarežģīja situācijas. Eņģelis ir šeit, lai atgādinātu, ka mierpilna dvēsele ir tavs skaistākais kompass ceļvedis tavā dzīves ceļā. Kam šonedēļ pievērst uzmanību? Šonedēļ Jezabels, saskaņas un draudzības eņģelis aicina tevi pievērst uzmanību savām attiecībām, savstarpējām saiknēm. Viņš atgādina, ka harmonija attiecībās ir balstīta uz savstarpēju cieņu, sapratni un emocionālu tuvību. Uz visu to, ko tu jau zini, ka tas ir svarīgi.
Šis ir laiks, šī nedēļa, lai stiprinātu esošās attiecības, ja nepieciešams atjaunotu tās un varbūt atkal satuvināties ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu esi kļuvusi tāda attālāk atsvešinājusies. Šeit neiet runa par visu Facebook draugu pogu, bet tiem taviem tuvajiem, tiem taviem mīļajiem cilvēkiem. Eņģelis mudina arī pievērst īpašu uzmanību tam, kā tu komunicē ar apkārtējiem, vai tavi vārdi pauž atbalstu un siltumu. Varbūt, ka no tavas mutes biežāk izskan kritika un pārmetumi. Eņģelis aicina šonedēļ runāt no sirds un ar mīlestību. Tas, starp citu, palīdzēs radīt saskaņu ne tikai attiecībās, bet arī ar kolēģiem, draugiem un pat svešiniekiem. Vienkārši nodrošināt patīkamu, foršu komunikāciju, kāds tev grib uzbraukt un runāt ar tādām negatīvām enerģijām, negatīviem vārdiem, tad atbild viņam ar laipnību. Starp citu, laipnība satriec uzbrukumu. Šis eņģelis arī norāda uz to, ka šajā nedēļā ir svarīgi pievērst uzmanību vispār draudzībai un partnerattiecību nozīmē tavā dzīvē. Un padomā, vai tu velti pietiekami daudz laika cilvēkiem, kas ir tavā dzīvē, kas ir tev apkārt, jo eņģelis atgādina, ka pat neliels, maznozīmīgs, šķietami tāds triviāls žests, kā telefona zvans, tikšanās vai vienkāršs jautājums, kā tev klājas, var būt pat ļoti nozīmīgs. Cilvēki jūtas tuvāki, kad mēs viņus redzam, dzirdam, pieņemam un patiesi interesējamies par viņiem. Nevis par viņiem atceramies tikai tad, kad mums kaut kas ir vajadzīgs vai mums klājas slikti. Labas attiecības nozīmē, ka mēs priecājamies viens par otru arī labajos laikos. Turklāt šī ir nedēļa, kad uzmanība jāvēlt arī tam, kā tu sadarbojies ar citiem. Kā tu vispār atrodi kopīgu valodu un līdzsvaru sarežģītās situācijās, ja rodas konflikti vai neskaidrības. Eņģelis aicina būt pacietīgai, iejūtīgai, meklējot kompromisu. Visbeidzot, eņģelis atgādina, ka attiecības, komunikācija, draudzība, tas viss ir tārs. Un tas uzplaukst, ja mēs rūpējamies par ziediem tajā ar mīlestību un uzmanību. Un šonedēļ ir tas laiks, kad tam ir jāpievērš uzmanība. Pievērsies savām emocionālajām saiknēm ar saviem tuvajiem, stiprini sirds siltu tiltu starp sevi un citiem, un tu sajūtīsi, ka tavā dzīvē vairojas miers un harmonija. Kam šonedēļ eņģeļi uzskata, ka ir piemērots laiks? Savu vēstījumu mums sniedz eņģelis Melahels, aizsardzības un dziedināšanas eņģelis, un viņš šonedēļ vērt un raisi jūsos tādu īpašu saikni ar savu iekšējo spēku un dabas dziedinošo enerģiju. Un tas nozīmē, ka tev šī nedēļa ir piemērota tam, lai dziedinātu gan savu prātu, gan ķermeni, kā arī radītu aizsardzību pret jebkādu negatīvu ietekmi. Viņš atgādina, ka tev ir spējas atjaunot līdzsvaru sevi un apkārtējā pasaulē, ja vien tu atvēli laiku tam mazajam sīkumam, kas tev sniedz mieru un spēku. Eņģelis aicina šonedēļ koncentrēties uz veselību. Jā, uz veselību. Tas ir īstais laiks ārsta apmeklējumam, tas ir īstais laiks terapijai. Tas ir laiks, lai mēs parūpētos gan par savu fizisko, gan emocionālo veselību. Starp citu, nav uzreiz jādomā, kad ir jāmeklē kāda kaita. Jā, ja ir problēma, tā ir jārisina. Apmeklēt ārsti ir ļoti labi, bet rūpes par veselību jau sākās no maziem ikdienas sīkumiem. Un tas, starp citu, nozīmē to, ka veselīgu uzturu izvēle, ja tu gribi sākt kaut ko darīt ar savu ēšanu, tad tā ir ļoti laba nedēļa. Ja tu gribi sākt trenēties vai vingrot, superīga nedēļa, lai to darītu. Vai arī, lai tu vienkārši apzinātu sākt rūpēties par savu ķermeni un prātu, vēl jo vairāk ideāla
nedēļa, lai sāktu. Eņģelis tev liek ieklausīties savā ķermenī un dvēselē, neaizmirstot par atpūtu, ka tā ir nepieciešama, bet arī piepildīt savu dienu ar enerģiju un uzlādējošiem ieradumiem. Tas nenozīmē, ka mums visu dienu jāsēž meditācijas pozā, bet tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgas fiziskas aktivitātes. Piemēram, kāpēc, lai tās nebūtu aktivitātes dabā, jo šī ir lieliska nedēļa, lai mēs savienotos ar dabu. Pastaigu mežā, pie jūras vai vienkārši klusa sēdēšana parkā palīdzēs tev atgūt iekšējo mieru. Jā, protams, laikapstākļi tagad nav tik forši, lai mēs sēdētu parkā. Labi, nesēdi parkā, dodies pastaigā parku. Tas arī der. Skrien un atkārto mūsu šīs nedēļas mantras. Melahels atgādina, ka daba mūs ne tikai dziedina, bet starp citu arī sniedz šo dabisko aizsardzību. Tā mūs aizsargā. Tā mūs aizsargā pret visu slikto un palīdz atjaunot saikni un piepildīt sevi ar dabas spēku. Ja tu, piemēram, esi saskārusies ar kādu stresu, sarežģījumiem, tad eņģelis norāda, ka šonedēļ ir piemērots laiks ciedināt sevi. Caur pateicību, caur apzinātību, caur tām tehnikām, kas tev ir tuvas un ceļ tavas vibrācijas. Viņš aicina šonedēļ nopietni padomāt par trauksmi. Kā atbrīvoties no traukšanas, strādāt ar sevi apzināti un koncentrēties uz to, kas vairo mieru, nevis rada negācijas. Atceries, ka Melahels aizsargā mūs no ārējās negatīvās ietekmes. Un viņš aicina izveidot veselīgas robežas. Ja tu pamanīsi, tad par veselīgām robežām runā vairums no šīs dienas eņģeļiem, kas sniedz vēstījumus. Arī šis eņģelis atgādina, ka šis ir laiks nevis cīņai, bet gan mierīgai sevis stiprināšanai. Tātad laiks cietināšanai, aizsardzībai un enerģētiskā lauka līdzsvarošanai. No kā šonedēļ izvairīties? Un te mums vēsta eņģelis Pahaljahs. Pārliecības un spēka eņģelis. Šonedēļ viņš aicina uzmanīties no situācijām, kas varētu tevi novest pie pārmērīgas spītības vai nevajadzīgas konfrontācijas. Lai gan viņš simbolizē iekšējo spēku un pārliecību par sevi, šī nedēļa mums prasa līdzsvaru un izvairīšanos no ego vadītiem lēmumiem. Vai vēlmes pierādīt savu taisnību par katru cenu? Atceries, ko eņģeļi teica, kā jārisina šonedēļ konflikti. Pahaljahs mums norāda, ka viens no riskiem šonedēļ ir vēlme pārāk koncentrēties uz situācijām vai cilvēkiem savā dzīvē, kas mums ir kaut ko nodarījuši, kad mums varētu gribēties atriepties, bet atkal atceries par piedošanu. Viņš atgādina, ka pārmērīga kontrole vai vēlme visu sakārtot tieši pēc sava prāta rada spriedzi un traucē tādai dabiskai enerģijas plūsmai. Eņģelis tev iesaka, ļauj lietām ritēt savu gaitu, uzticies, ka viss atrisināsies savā laikā. Visas situācijas tu vari atrisināt uzreiz, ja tu vēlies, bet tikai caur mieru, nevis caur atriebību, nevis caur savu ego. Tāpat eņģelis aicina izvairīties no tādas impulsīvas rīcības, no pārsteidzīgiem lēmumiem, vai arī no spiediena izdarīšanas uz citiem cilvēkiem. Jo emociju uzpūdies tev var gribēties piespiest to otru pie sienas un izspiest to atbildi, to, ko tu gribi. Bet nē, šonedēļ tā nevajadzētu darīt. Apstājies, pārdomā, vai tava reakcija, vai vispār tava reakcija dotajā brīdī saskaņā ar tavām vērtībām un mērķiem, jo šonedēļ svarīgi ir nevis virzīties uz priekšu ar spēku, ar varu. Mums neviens nav jāgrūž, mums neviens nav jāsit, mums nav jāgrūžās ar elkoņiem, lai tiktu kaut kur uz priekšu, bet mums ir jāizvēlās gudru un apzinātu pieeju. Apzinātība tā ir atslēga. Vienīgais nopietnais tāds, kas vēl ir jāatcerās šonedēļ, eņģelis brīdina par izdegšanas risku.
Ja tu jūti, ka tu centies izdarīt pārāk daudz darbus vienlaikus vai uzņemties pārāk lielu atbildību, Pahaliaks aicina tevi atvilkt elpu un atgūt enerģiju. Pārlieks emocionālais spiediens vai pārāk liels stress var kaitēt tavai fiziskajai un emocionālajai labsajūtai. Tādēļ šonadēļ izvairies no jebkādas nevajadzīgas pretestības, gan iekšējas, gan ārējas. Pahaliaks aicina tev praktizēt pieņemšanu, atvērtību, lai tu vari izmantot savu iekšējo spēku nevis cīņai, bet mierīgai, apzinātai un līdzsvarotai virsībai uz priekšu. Viņš atgādina, ka īsts spēks nāk no iekšējā miera, nevis no agresīva spēka izrādīšanas. Tas nu gan šonedēļ mums ir jāatcerās. Atceries, ka eņģeļi tev ir vienmēr blakus, lai palīdzētu tev ieraudzīt plašās perspektīvas un virzīties uz priekšu ar mīlestību un pārliecību. Viņu vēstījumi ir kā tāda maiga vēja, šalts, pēja brīze, kas tev ļauj saprast, ka tu neesi viena, ka eņģeļi tev ir blakus, lai ko tu arī pārdzīvotu. Un uzticies savai intuīcijai, velti laiku sev un savām vajadzībām, un atļaujies būt klātesoša katrā savā dzīves mirklī. Miers, spēks un skaidrība nāk tad, kad ļaujam sev būt patiesām pret sevi un saskaņā ar savu dvēseles ceļu, lai jums skaista un piepildīta nedēļa.